Ir kādi jaunumi, taču vispirms atgādinu. 2020. gada decembrī mani bērni tika nolaupīti. Covid sektantiem mani, Mareku Markus, apsūdzot tajā, ka es elpoju brīvi, jeb nelietoju tā saukto vergu lupatu uz sejas. Gadu vēlāk, un tā bija pēdējā reize, kad satiku savus bērnus 2021. gada nogalē, uz pāris stundām tolaik dzīvojot Valmierā. Pēc tam manus bērnus slēpti no manis satika selektīvi atlasīti mani radinieki. Mana bijusī sadarbojas ar varmāku varu noziedzniekiem, kas tēlo valsti. Līdzgaudo daudzskaitlīgi kaitnieki, meļi un maitas, viņu vidū arī Kristīnes Ruģeles kopš 2022. gada Kārkliņas radinieki, kas cits pēc cita kā sazvērējušies mani nobloķēja, tādējādi eskalējot netaisnīgo situāciju, kurā man un maniem bērniem ir ne tikai liekta saziņa un saskarsme 5 gadu garumā, bet arī liekta iespēja mums vienam par otru uzzināt, kā klājas. Tika uzrunāti arī Kristīnes Ruģeles vecāki, taču arī viņu netīrā sirdsapziņa un līdzdalība noziegumos pret mani un maniem bērniem, secinu, turpinās. Kad vēl nebiju nobloķēts, es zvanīju, rakstīju, piemēram, 2023. gadā. Es rakstīju Kristīnes mammai: Labdien, Vēsma Ruģele! Tā kā esmu jūsu meitas Kristīnes Ruģeles Kārkliņas nobloķēts un no manis tiek slēpti manis paša bērni Roberts un Emīlija, jautāju tev, kā klājas maniem bērniem, vai viņi jūtas labi? Kāds ir telefona numurs, pa kuru varu sazvanīt savus bērnus? Kur viņi mācās, kādus pulciņus apmeklē, kur dzīvo mani bērni, kas auklē un pieskata Robertu un Emīliju? Lūdzu, nepostiet manu bērnu attiecības ar mani, es meklēju tikai savus bērnus. Gaidīšu atbildi uz katru manis uzdoto jautājumu. Un, protams, atbildes nesakoja. Tā vietā cits pēc cita Kristīnes Ruģeles Kārkliņas radinieki mani nobloķēja. Tātad viņu attieksme un atbilde pauda ignoranci. To visu apmaksā piesedz liekuļu un maitu režīms, kas tēlo Latvijas valsti, latvāņi un necilvēki, kas prot vien kaitēt cilvēkiem. Turpinājumā parādīšu bildēs, kā notika atsevišķos laika posmos selektīvu manu radinieku satikšanās ar maniem bērniem pa kluso, tādējādi veicinot nesaticību arī manā pamatģimenē. Un kā piemēru pieminēšu, ka šodien, tagad, šajos laikos 2025. gadā ir panākts, ka tieši tiem cilvēkiem, maniem radiniekiem, kas Covid afērai aktīvi pretojās, ir ar tiesas nolēmumu panākts, ka ir liekta saziņa un saskarsme ar maniem bērniem. Tad kā tad tā? Tie, kas pakļāvās Covid afērai, tiem ir atļauts paklusot tikties ar maniem bērniem. Bet tiem, kas nepakļāvās, piemēram, es un mana māsa Ilona Dānijā un arī viņas tuviniekiem, mums ir liektas saziņas un saskarsmes tiesības ar maniem bērniem. Jautājums, vai jums der šāds tā saucamās Latvijas valsts tiesiskums? Ja nē, tad kāpēc jūs turpinat maksāt klaušas un nodevas tādam režīmam, kas šādus noziegumus dara tā saucamajā Latvijā? Par to jautājiet sev un savai sirdsapziņai. Turpinājumā materiāli, kurus jau pieminēju. Nobeigumā jūs dzirdēsiet audio ierakstu no 2023. gada, kurā es uzrunāju arī Kristīnes Ruģeles tēti, aicinot man sniegt informāciju par maniem bērniem un nekaitēt. Kā tas viss notika, vērtējiet paši. Labdien, Juri! Te Mareks, Roberta Daniela tētis, Emīlijas Markusas tētis. Zvanu savu bērnu jautājumā.
centos uzzināt atbildes par savu bērnu gaitām, par viņu dzīves vietu, par to, kā viņiem klājas. Šajā sakarā esmu zvanījis tev, zvanīju arī tavai sievai Vēsmai Ruģelē, jo man agrākā dzīves biedra, jūsu meita Kristīna Ruģele, tagad uzvārdā Kārkliņa, noziedzīgi slēpj ziņas par manu bērnu gaitām un liedz pat to minimumu, kas ir saziņa ar maniem bērniem, pret bērnu gribu un pret manu gribu un cilvēku tiesībām. Es lūdzu pārtraukt šo noziedzīgo darbību un izskaidrot šos apstākļus un faktus savai meitai, kura rīkojās ļoti cietsirdīgi, ciniski, bezkaunīgi un noziedzīgi. Noziegumi ir fiksēti, un lūdzu dariet Kristīnai zināmu, ka šis ir pēdējais mans brīdinājums, pēc kuras sekos atklāta tiesvedība pret viņu, pret Ilzi Ruģeli un arī pret visiem tiem, kas ir pieseguši šo noziedzīgo darbību un ir slēpuši manus bērnus. Aicinu pārtraukt noziedzīgo darbību un sniegt atbildes, kuras ir jāsaņem gan man kā savu bērnu tēvam, gan arī maniem bērniem. Lūdzu pārtrauciet viņus barot ar meliem, kuri līdz šim ir pausti, ko darīja Kristīna. Es pieminēšu dažus no tiem. Tajā laikā, kad Kristīna nolaupīja manus bērnus, uzsveru nolaupīja, balstoties uz uzpurņa režīmu, apsūdzībām, ka es nelietoju vergu lupatu uz sejas. Viņa meloja bērniem, sacīdama, ka nebrauc mājās tādēļ, ka mājās notiek remonts. Tie bija meli. Pēc tam, pēc šiem meliem, sekoja vairāk citi. Kristīna to zina. Un es lūdzu visus šos melus nepiesekt. Es nevēršos ne pret Kristīni, ne pret kādu citu, bet pret darbībām, kuras nav pieļaujamas. Jo šo darbību rezultātā ir izpostītas attiecības starp mani un maniem bērniem. Lūdzu, nenodariet to maniem bērniem, jo nāks laiks, kad mani bērni uzzinās, kā bija patiesībā.